Es gribu visdārgāko ķēdi. Sendī, tev ritenim nevar uzlikt visdārgāko ķēdi. Kāpēc? Jo jāmaina viss ritenis. Nomainīs man lūdzu šido galu. Šido? Šido te pavats stāv. Reāli, man liekas, es varu jebko izdarīt. Man tāds jautājums, tu vispār brauc ar to riteni? Jā. Ziema ir beigusies, saulīte spīd, visi brauc ar riteņiem. Bet vai vispār mans ritenis var braukt ielās? Es zinu tikai vienu lietu, kā pumpēt riepas, bet vai ar to man pietiek? Es domāju, ka nē. Helge, kur tu esi? Kumeļš ir pišķīt sagurs. Ar ko man jāsāk? Sāksim ar to, kas tev liekas, tev pašai ir vainas tavam velosipēdam. Tātad stūra, tad, kā sauc, ķēde. Pazuda man arī viens lukturis, jo baigā ātri minos, un no riepas vispār laikam nav redzējuši gaisu. Sāksim ar visu nomazgāšanu, tad mēs regulēsim, satīrīsim tavu ķēdi un jāielai tev bezkamēr šķidrums. Tu zini, tas baltais šķidrums. Jā. Un tad būs pumpis. Pumpis. Ejam ārā. Let's go. Uz dušu, ja? Laižam uz dušu. Tā senču ņem kačā šampūnu. Tas kāds šampuns pret blaugsnu. Nebija rakstīts. Droši ķēdīt, visur, kur tu redzi putekļus, sapūt ar to šampūni. Es viņu neiztērēšu visu? Nē, jo vairāk iztērē, jo labāk. Viņš dārgs? Kaut kāds 100 eiro. Ko? Jā. Tā, tagad pabirstējam visas vietas, kuras sapūt. Man jau pazuda otrais šitas caurumiņš. Kas notiek, ja viņi pazuda? Tur iespējams var rāmī sajiet netīrumu. Viņš ir tukšs? Jā, viņš ir tukšs. Nopietni? Jā. Es nezināju. Un tur arī droši var atnākt no otras puses vēl pabirstēt visu savu riteni. Un, kad tev liekas, tu esi visu sabirstējis, mēs varam sākt nomazgāt visas netīrumus. Oi, jaudīgi. Jā. Kā mēs viņu nožāvēsim? Gaisa kompresoru servisā izpūtīsim visu pilīti no visām šķirbām. Jā. Okay. Nu, sāksim nomaini šitam galu. Šitam galu nomainīt? Jā, es mainījos. Pavalc šito uz leju. Tā, mēs nelamājamies, ja? Jā. Es sabijos vienkārši. Tas bija no words. Kas ir, ja viņi iepuši sejā? Nu. Viss labi. Nav tik traki. Jā? Jā. Tu gribi pamēģināt? Nē, nu tā ķēde ir briesmīga. To ķēdi mēs sataisīsim šodien, lai viņi izstās spīdīgi. Es gribu visdārgāko ķēdi. Sendī, tev ritenim nevar uzlikt visdārgāko ķēdi. Kāpēc? Jo jāmaina viss ritenis. Kas būs tavs nākošais darbs? Es gribētu pārliecināties, lai viss ir saskrūvēts, lai nav tā, ka es braucu, un man vienmēr ir paniskas bailes no tā, ka es braukšu, un man pēkšņi šitā riepa nokritīs. Tā ir ļoti laba fobija. Nomainīs man lūdzu šido galu. Rauj viņu uz leju. Šido? Šido te pavats stāv uz leju. Un tagad pumpējam līdz... 3. 2 puses šodien. Klausies, es biju Bruņinieku ielā, ja, pie kaut kādiem džekiem uzpumpēt riepas. Viņš man saka 3,5 laid iekšā. Viņš man uzpumpēja tās riepas. Man bija bail braukt, man likās uzsprāgs. Nu, tas ir ļoti daudz spiediens. Vienmēr ir rakstīts reku uz riepas sāna. 55 PSI maksimums un 30 viņi saka minimums. 30 ir 2 un 55 ir 3,5. Nu, viņš tev teica pumpē maksimālāko, bet es arī domāju, ka tev, lai būtu mīkstāka braukšana, noteikti nevajag viss cietāko spiedienu. Jā. Tā. Uzpumpē riepiņu, noteikti zini kā. Es esmu pumpējis, ja? Atskrūvēt to mazā pipsiku. Spraud virsū, pumpē. Šido? Jā. Cik dziļi? Būs labi. 1. Reāli, man liekas, es varu jebko izdarīt. Vēl servisā jābūt vienmēr jautri. Tāpēc vajag kaut kādu challenge. Vai, challenge. Kurš ilgāk noturēs šitās plaukstas to atslēgu? Pagad, man ir 12. Tu gribi mazāko? Vispār jau jā. Tev liekas, man ir advantage? Nu, labi. 3, 2, 1. Lotā. Nice. Es teikšu, tas bija, jo tev bija 10, man bija 12. Pamēģinām tagad otrādi. No. 1. God damn. You too good.
Tikai pozitīvas vibrācijas. Laimes. Tā ir taisnība, jo dārgāks ritenis, jo labāk viņš brauc. Ja tev ir 500 eiro ritenis vai 7000 eiro ritenis, tu noteikti jūtīsi atšķirību, cik viegls viņš ir, tas būs viens, un viņš noteikti daudz vieglāk mīsēs, tev būs vieglāk noturēt ātrumu, un es teikšu, jā, apgalvojumam ir taisnība, dārgāks ritenis ir ātrāks. Un man vajag ķīveri dārgāko. Oh. Un saules brilles, un velo tērpu, un velo apavus. Un tad es braukšu katru dienu. Zini, ja mēs būtu vienāda auguma, mēs arī pat lietos ar savām drēbēm. Tīrīsim ķēdīti. Šo es vēl neesmu darījusi. Tev arī ir kaut kāds eļļas noņemšanas smērīt. Man tomēr rītā jāiet uz darbu, es nevaru iet ar melniem pirkstiem. Nu tev nedrīkst būt mehāniķi pirksti. Man ir ziepīts. Labi. Es varbūt labāk to izdarīšu Nē, es. tavā vietā. Labi. Liec viņu tur iekšā. Vari sākt no viena. Tas gala. nekas, ka viņi tā sāk. Nē. Un shake. Var redzēt, ka es vakar nesu baļķis, man nenormāli sāp bits. Reāli nesu. Gan zelts, anzēt. Patīk man nadziņi. Pārbaudīju savu centru guļus, vai viņi labā stāvoklī. Paņem pagriez. Viņi viegli griežās. Nav nekāda pretestība. Skaņas netaisa. Tas ir ļoti labi. Pārbaudām, varbūt kaut kāda brīvkustība ir. Vai tu jūti kaut kādas klikšķus vai skaņas vai kaut ko tādu. Vispār ir ideāli. Ideāli. Viss ir ideāli. Man tāds jautājums, tu vispār brauc ar to riteni vai ne? Jā. Vienkārši man tikai bijis viena tāda neliela avārija, un tas arī viss. Jau. Tā, tagad būs vissarežģītākā daļa no mūsu visas servisa. Jā. Tas būs ievērt apakaļ ķēdi. Es esmu braunu. Var jūs, ka tu vakardien malku esi cirtus. Te mans mats ir. Bet to atstāsim varbūt pa piemiņu. Nav pareizi, senš. Tas izstās galīgi. Nē, ir pareizi. Skaties. Bet tev nav cauri šejienei. Turienei. Vienu posmiņu no vienas puses, vienu no otras. Jā. Un šito no otras puses. Šitā? Liekam kopā. Atstāj? Jā. Būs labi? Tev ir jāuz pa to pedālīt spēcīgāk, lai viņš trāpās. Pastamies? Jā, viņš iegāja vietā. Man tā viss sanāk, es vienkārši esmu šokā. Baigi skaļi. Tas ir labi, ka skaļi. Populārs mīts, jo skaļāk, jo krūtāks rāds. Tāpat kā puišiem ar mašīnām. Un tā nepatīk tās skaļās mašīnas. Man liekas diezgan seksīgi. Man pilnīgi. Labi. Tā Man ļoti patīk. Tīpaši, ka bēmbis brauc pa brīvības ielu tik skaļi, ka es nedzirdu savu mūziku asiņās. Resendī reti bēņš. Ej, tu nos! Tagad mēs ieļosim ķēdi ar olīveļu. Nē, ar Makov Dry Weather lūbu Atceries, kas mums jāpasaka? pumpis. Tagad mēs pumpēsim eļu. man jādara? Lūdzu, vienu pilīti uz katru posmu. Kas tā pa eļu baltu? Viņa ir mazliet uz baska bāzes, un tad... Es pa daudz, jā? Nē, ir ļoti labi. Ko darīt? Noslaucīsim. Tā, es teiktu, senī mums viss aizmugurējais ritenis ir saregulēts, tagad tikai paliek uz priekšu. Paņem paklausies, kā priekšējais rāds izklausās. Klus. Super. Bremzes liekas arī saregulēts un viss kārtībā. Pumpis. Liekam zemē Un vajag iztaisnot stūri. un iztaisnojam stūri. Ok, un tas arī viss būs? Es teiktu, mēs esam uztaisījuši tavam velo servisu. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Šitas vīriešiem nepatiks. Jā. To vajag tā. Tā. Sen viņam 4. seškantu un pievelc iznesumu. Pārkāp pāri manam zirgam vai savam zirgam. Tev gultņi ir vaļīgi tavam velopēdam. Senī tu taisi vaļā, taisi ciet. Skaties tā kā tieši uz šejien un lai ir taisns. Pumpis tā. Jā, pumps. Jūti? Tā maigi. Tas viss. Un otrā pusē? Un otrā pusē tāpat. Vajag pievilkt abās pusēs skrūs, tā kā tu taisi te vaļā. Tā
Atvainojos. Tev rokas no diras saugāra. Mums vēl vajag pasargāt riteni, lai No kā? nesāks. No No zagļiem? elementiem, no... Krāpniekiem, zagļiem, jā. sliktas enerģijas. Mums ir tikai pozitīvas vibrācijas. Šodien tā kā viņi sauc numeroloģiju. Jā? Tad mēs lietojam silikonu, lai atbaidītu visu, Numerologs. atpestītu visu šitos. Vienkārši nepūt uz bremzēm, jo silikons līdzīgi kā mums viņu nevajag uz Jā. bremzēm. Tā, ka droši jūties kā māksliniece, tā. Tikai nepūt uz bremžu diskiem. Droši tuvāk, ne tik tālu. Sendī, tu atkal uz bremžu diskiem pūt. Gadījās. Sendī, man liekas, Ir, tev jā. ir tas izdevies. Man ir tas izdevies, Jā. protams. Bez tevis, protams, jau nekā. Paldies tev, bet pirms mēs dodamies, Lampiņu tev man vajag sazīmējam. lampiņu. Un vēl es gribēju pateikt, kas ir svarīgi pēc gara brauciena. Miegs, ēdiens. Ēdiens, un tāpēc mēs izvēlēsimies vislabāko komentāru. Ko man darīt nākamreiz, nākamajā video? Boksēties? Tālekšana. Nē, vīrišķīgas lietas. Dzert. Cept steiku. Autosports. Autosports? Autosports. Drifts. Jā, drifts. Jā. Tāpēc mēs jums dāvināsim vislabākajam komentāram 3 dāvanu kartes, lai jūs varētu braukt ar savu velo līdz Jūrmalai un gardi paēst restorānā. Es esmu gatava! Paldies, Helga, tu esi vislabākais. Jau. Tiekamies nākamajā video. Lūdzu, piesakojiet tīpaši vīrieši. Savādāk priekšniece man būs dusmīga.